labs rītiņš, eju uz darbu, esmu Frankfurtē, Vācijā, komandējumā, un hotelī interesanti ēd brokastis, un tur kickboxer komanda no Francijas arī ēd brokastis. Un es sev piefiksēju, ja, kā es jūtos tagad, redzot kaut kādus tur cīkstoņus un tam līdzīgi, ja. Tagad man ir neitrāli pilnīgi. Bet pirms es biju terapijā, ja, man pirmā sajūta būtu bijusi, ka es esmu vājāks, nepilnvērtīgāks, ka man arī vajag ar cīņām nodarboties obligāti, jo es jau esmu nepilnvērtīgs pēc definīcijas, ja. Un tas tā baigi interesanti salīdzināt, ka tagad es saprotu, ka es neko pat nesaprotu, es vienkārši jūtu, tas nāk emocijās, ja. Tu vienkārši esi, un tev nav jāsalīdzina nemitīgi, neapzinoties, nav jāsalīdzina ar citiem sevi, jā. Un to dod terapija, to dod pašizaugsme un attīrīšanās. Tu vari būt stiprs tāds, kāds tu esi, tev nevajag apkārtējās pasaules apliecinājumu, un tas ir kolosāli. Protams, nav jābūt, kā teikt, mīkstam vājam un tam līdzīgi, ir jāuztur formiņi. Tas ir, kā man liekas, mūsdienās jebkuram ir saprotams, vai ne? Bet tev uzreiz nevajag iedomāties, ka, ja tu neesot tāds kā viņi, vai ne, tad tu esi vājš un nederīgs, ir sevišķi džekiem, vai ne? Nē, tu vari būt tieši tāds, kāds tu esi. Nu, tev nav nemitīgi jāsalīdzina sev ar citiem. Un tad, kad tās zemziņas programmas ir attīrīts, tad tas viss nāk vienkārši naturāli. Jauku dienu!